Čau, Jāni. Nu, čau. Nu, tad tu esi tas Jāņķels. Jāņķels, jā. To, ko visi lāzergriešanas Jāņķels, čalis, kas taisa laivas te. Taisa laivas, remontē, pārbūvē, komplektē, visu kaut ko taisa. Un ir arī kaut kādas arī elektronikas piegaršas turklāt, ko jūs arī pārdodat jau un kā aparatūru jau un tādā augstā līmenī te viss notiek. Ražojam rotatorus. Baigi forši, un tev te ir divas laivas, ko šodien mums atrādīt. Jāni, klausies. No. Šitā viena ir tev jauna laiviņa tagad, kas ir atnākusi, es saprotu, un šī milzīgā ir tā, ko tu pats esi uzbūvējis te pa ziemu. Jā, šis ir lielais projekts, ko es gribēju pagājuši, kad tas izstāda aizvest. Pabeigšu, jā. Pagaidām nav laika jāgatavojas sezonai sākumā, nebūs ar ko braukt pašķēt. Bet varbūt fiks pārskrienam pāri pastāst, kas tas tāds ir. Tas ir tavs lolojums, kaut kāds tu pats to esi zīmējis kaut kā vai? Jā, mēs to projektu pilnīgi visu zīmējām. Teiksim tā, mēs to laivu metinājām kopā un tajā pašā brīdī viņu zīmējām. Visu laiku bija kaut kādas izmaiņas, kaut ko liek klāt, sākt saprast to, ka kaut kas atšķirās un atkal jāpārtais kaut kādas detaļas un tā palānām lipinājām visu kopā, kamēr visu salipinājām. Kas ir tie mēs? Tev... Darbinieki, rasātāji, ikdienā, ko mēs strādājam, mēs esam metāla apstādes uzņēmums esam, mēs visu kaut ko daram, taisam no metāla un rasātāji vienkārši un ik pa laikam, pa vakariem vēl kaut kā piepalīdzēja pazīmēt detaļas. Zinu, kā es nevaru zīmēt un taisīt laivu, jā, tajā pašā laikā. Jā, bet tās, teiksim, kāda viņai tā forma no priekšas, ja mēs skatāmies no priekšas, tā forma ir, kas tas skaitās? Tas skaitās, tas deep V, tas skaitās? Jā, šitai laivai ir 15 grādu ķīlis, līdz ar to viņa nav ļoti liela iegrime. Ja mēs, piemēram, salīdzināsim ar kaut kādu Visionu, Nordsilveru vai Finval laivām, viņiem ir 19 vai pat vairāk grādu ķīlis. Līdz ar to tev ir vajadzīgs lielāks minimālais dzinējs, lai laiva tiktu glisē ārā. Jā. Un arī nevar tik lielu svaru, piemēram, glisē dabūt. Ja tev ķīlis ir mazāks, nav tik ass, tad tev iespējams lietot mazākus motorus, uzreiz automātiski. Piemēram, šitā laiva glisē ietu arī ar 115 motoru. Jā, bet kāds viņai būtu tas vajadzīgais? Es teiktu, optimālais būtu, varētu iztikt ar 150, bet es liktu 175. 175 zirgspēki, tas būtu tā kā gata, tie tur atgaiso stūri kaut kādu. Bet 5, cik bija gara laiva? 5,60 uz 2,30. 5,60 uz 2,30. Nu labi, cik viņa sver? Kaut kas robežās no 700 līdz 800 kg. Viņa ir no alumīnija uzmetināta? Jā, pilnīgi visi no alumīnija. Nekas nav plānāks par 3 mm šajā laivā. Grīda 4, aizmugurē strances ir 6 un detaļas no 8 mm, ko tur ir iekšā. Visas kastes, konsoles, viss iekšā, viss ir 3 mm. Tā kā tas ir vienkārši tanks. Šitais ir vienkārši tanks, jā? Šitāds te, tāds, baigais, jā. Īstenībā baigais, jā. Tāds viss pa lielo. Te var tenis spēlēt iekšā. Un te arī tu esi izvēlējies to Evas
materiāli, jā? Jā, tikai šitais ir augsts, nu, es varētu teikt tā, ka viens no augstākās kvalitātes seiva materiāliem vispār, ko var dabūt. Un reāli šitai laivai, lai šitādu materiālu uzliktu, nepilni 2000 eiro maksā. Tikai šitais materiāls, jā. Tikai uzlikt, iztapsēt, bet, Nē, tas ir bez darba, tas ir tikai detaļas līmējumā šitais. Izgriezt materiāls. Ārprāts. Ļoti dārgi. Tad tā ir, tu jau viņu tā taisīji kā premium klases. Jā, uzreiz jau kā premium, bet ka pilnīgi viss ir nostrādāts. Zin kā, nu, piemēram, es neesmu vēl paspējis nobeigt, jā, bet, piemēram, viss tas kastes iekšā ir ar paklājiem, jā. Būs apgaismojumi iekšā visās kastēs. Zivkastes, es saprotu, arī ir, jā? Dārgas furnitūras, jā, ņēržas, nerosējušo tērauda, jā, slēdzams. Šajā laivā ir padomāts, principā, pa visu priekš sofas, un tajā pašā laikā arī, lai tu vari vienkārši atpūsties, jā. Es ikdienā baigi daudz saskaros visādām problēmām tieši ar elektroniku laivās, kad vēl iekšā. Nav pa kurien ievilkt, vai nav vietas, kur ievilkt, jā. Nu, tu nav ko ielikt, jā. Un tad, respektīvi, šajā laivā par to ir visi padomās. Pilnīgi visur izvilkts ir kanāla vadiem, un ir pietiekoši daudz speciāli nodalījumu tieši priekš elektrības, jā. Respektīvi, tu var salikt visu, kas tev vajadzīgs, un tajā pašā laikā tu neredzēsi, ka tas ir ielikts, jā, jo tas viss būs nosākts smuki laivā. Bet, nu, ļoti skaisti tev ir izdevies, vecīt. Nu, ļoti skaisti. Ir vēl ko pastrādāt, jā. Bet, nu, pa 70% ir gatavi. Vairāk. Jā, vairāk, jā. Nu. Cik ilgi gāja šādi te uzbliest? Nu, kas skaitās ļoti ilgi? Es pats tajā laivā pavadījis kāds 500 stundas. 500 stundas jau uz šito ten. Tas ir tāpēc, ka, zin kā mūsdienās ražo laivas, jā, lieto marideku un paklāju. Kāpēc? Ļoti elementāri, jo tas nosacīts pilnīgi visus vizuālos nesmukumus. Jā. Nesmukas šūves, līmeņa izmaiņas, caurumi kaut kādi. Paklājs un marideks to visu noslēp, un neko neredz vispār. Ja? Šeit nav vispār tāda materiāla, līdz ar to pilnīgi viss tev bija jātaisa smuki. Jā. Neuztais šausmīgi viss iztītos tagad. Un tu teici, ar darbu kopā un materiālu, nu, mēs tur runājam par milzīgām summām, kas jau, teiksim, jau iziet, teiksim, tikai materiālā šādu uzbūvēt, vai ne, laivu. Nu, tas nav tā, ka tu pa 1000 eiro sapirks materiāls un tagad, nu, mācēs metināt un uzmetinās, vai ne? Zin kā, cilvēkiem arī ir ļoti nepareiza domāšana par to, cik maksā laivas, oi, tas ir dārgi, šitas ir dārgi, bet vismēr tā nav. Jo, piemēram, pašas lētākās, ja, budžeta klases alumīnija laivas, kāpēc tas viss maksā 8–9 tūkstoši, nu, apmēram 4,5 metrīga laiva, nu, 8–9 tūkstoši, tas pats lētākais, ko tu vispār var atrast vispār Eiropā. Tas tāpēc, ka fiziski lētāk tu nevar uztaisīt. Fiziski nevar lētāk uztaisīt to laivu, nav reāli vienkārši. Pirmkārt, jo materiāls alumīnija loksnes, griešanas, locīšanas, ja, tas jau izmaksās, jo noteikti cipuri, ja. Plus, pēc tam ir darbs un cilvēkiem, kuriem to jāmaksā reāli, nu, nav reāli ielīst tev zemējos ciparos. Īpaši, ja tu gribi taisīt premium klases laivu, tur ir 3 reizes ilgāks process, ja, jo tev ir pavisam sarežģītāk tas viss. Nu, tā nav elementāri vienkārši laiva, bet ir visādas atsevišķas papildus detaļas nāk klāt, un tas viss pavelc uz visu to procesu beigās, ja. Tāpēc, pirms premium klases laivas maksā sākot no kaut kādiem 24–25 tūkstoši. Vai prātīgi. Tā ir ļoti liela starpība, jā. Budžeta klases ir 8–10 tūkstoši. Jā, protams. Pa korpus 25. Jā, vai ar visu motorīti kopā jaunu tādu foršu lielu vai bez motorīšu? Mēs ar džekiem esam par šito runājuši, diskutējuši. Principā, ja tu gribi salasīt jaunu laivu, piemēram, sporta copē. Nu, jaunu laivu. Standartiņš tur, piemēram, kaut vai tas ir budžeta klases laiva. Tāpat tās tev beigās salasās kaut kādu 40,000 eiro. Nu, grozēs kā gribi. Un vienkārši pēc tam tā starpība, piemēram, pa 70,000, ja, vai pa 40,000, tā starpība tikai korpus maksā vai 10,000 vai 30,000, ja, tas ir. Nu, jā. Un motors pats pa sevi, ja, tev pietiek, nezinu, 15-rīgai laivai 115 zirgi, ja, tad tev vajadzēs 5, 6, nu, 5,
5-6 metru laivai, tas jau tuvu 200 zirgiem motori. Līdz ar to cena arī reiz 2 motori. Nu jā, bet, tu saproti, ir tā, ka, es piekritīšu tam apgalvojumam, ja, ka tomēr ar šādām te laivām un šādām uzpariktēm, ja, tomēr no visi copaņu skaita, tie ir tomēr kā 2%. Jā, protams. 2% un... Sāksim ar to, ka motoru laiva nav primārā lieta dzīve. Jā, tas gan. Vai ne? Vienalga kāda viņa ir, bet tā ir ekstra. Bet kas mums te rēgojās, es skatos, vecīt, īstenībā tu esi baigais Tohatsu fans, vai kāpēc tev jau ir īstenībā otrais, ka es skatos vienā tāds pats tev Tomiņa motors pirms tam bija tavējais? Jā, ar visām pretenzijām pēc tam pie tevis jāiekas, vai jā, bet Tomiņa motors pirms tam bija tavējais, un tagad es skatos tieši tāds pats stāv atkal uzlikts. Kas tev lika tā? Skaidrojums ļoti elementārs. Šito motoru es nopirku pirms 2 gadiem. Viņš man 2 gadus nostāvēja jauns kastē Angārā, jo es pirms 2 gadiem jau gribēju uz nākamo sezonu tā kā pasūtīt Ungārijas laivu. Kā demo laivu vienkārši. Uz izstādi aizies vēl kaut ko, un to sezonu vienkārši, viņi būtu kā demo laivu braukāt. Un es vienkārši sapirku visu elektroniku, motoru, viss bija sapirts, un man vienkārši stāvēja tas motors. Un tagad, beidzot, kad es esmu paņēmis laivu, citu, man vienkārši nācās viņu uzlikt. Jā, bet toreiz, kāpēc tu viņu pirki vēl vienu tā? Kāpēc tieši? Man nav nekādas pretenzijas par Tohatsu dzinējiem, nekāda vaina nav. Tev viņš ir cik gadus jau bijis, cik jau tu esi nobraucis? Es nobraucis ar otru laivu, ko no maniem Tomiņš nopirka, es nobraucu ar to motoru 3 sezonas. 3 sezonas? Jā, un kādi pār 200 motorstundām salsī. Un kas bija, kas saplīs? Saplīsis nebija nekas. Vienreiz bija situācija, kad no degvielas sūkņa bija nolicis štekers tieši 2 dienas pirms sacensībām. Ui. Jā, tas nostartēja koknesē ar elektromotoru. Bet reāli, ja būtu zinājis, kur atlikt apakaļ, to varēja tur uz vietas tā atlikt apakaļ? Nē, jo to jāņem bija nost ieplūds kolektors, jāskatās, viņš apakšā tur tādā vietā vai ir interesanti. Oi. Un kāpēc viņš tā no rūpnīcas kaut kā bija tur? Kāpēc viņš tā nolic nost? Vienkārši vaļīgs. Zin kā tā kā maza tā mamma un papa, jā, štekerīs tas. Jā. Elektrības štekerīs. Tāds štekers tur bija, viņš vienkārši bija tā kā vaļīgs. Un noc nost. Viņš jāsaspiež un jāuzpaž visu, viņš nekrīt nost ārā. Principā tas ir sīkums, bet tas sīkums bija nepreizē momentā notika. Bet viņi stilistiski tādi smuki tie motori ir īstenībā, vai ne? Vizuāli ir ļoti skaisti. Tas iepriekšējais ar to astīti ne tik, bet šitais vizuāli ir ļoti, ļoti skaisti motori, patiešām tādi. Katrā ziņā pa Yamaha smukāks viņš ir. Man bija Yamaha tikko, un es varu, tas tā. Klausies, jā. Kas tas tāds? Šitā ir laiva no Ungārijas. Es vienkārši tagad esmu galvenais pārstāvis, galvenais dīleris Porter Boats laivām Baltijā un Somijā. Porter Boats. Kur viņas taisa Ungārijā, jā? Ungārijā, jā. Pazīstams cilvēks, es jau 5 gadus viņu pazīstu. Beidzot, es sanācu tā, ka vienkārši nolēmām, ka pamēģināsim patrikot laivas šeit. Šis modelis vispār ir pirmais tāda tipa ar šitādu konsoli. Viņa nebija tāda vēl taisījuši šito modeli. Principā sanāk tā, viņi man atsūtījuši to laivu, lai es vienkārši viņu patestēju, pārbaudu, kā ir. Un vienkārši, ka es viņu pabeigšu, pabraukšu, es uzstādīšu viņiem tādu pilnu garu sarakstu, ko vajag mainīt laivā. Un viņi vienkārši pēc manām domām veiks izmaiņas, lai nākamajā modeļi būtu labāk. Jo man uzreiz bija jautājums, vecīt, ja tu vari šī tādu uztaisīt, kāpēc jāpērk no cita, tad un tā. Tāds bija tas jautājums, bet tu tikko viņu baigi smuki izskaidroji. Un tā ir atkal kaut kāda maziņāka laiviņa, tā ir ar kaut kādiem 40 zirgspēkiem. Principā primāri šīs abas laivas ir pilnīgi identiskas, tikai vienkārši viena ir 5-metrīga laiva un bišķi platāka, un otra ir 4,5 metrīga. Jo iekšā, ja tā pavēros, ir pilnīgi identisks izkārtojums.
neliels bākas vieta un 2 runduki un priekšā 2 runduki. Pats ir šeit 2 runduki, kātu kasta, 2 kastes un degvielas runduks. Tieši tāds. Parād runduks. Piemēram, kasta viena, otra kasta priekš atķir. Tās trubiņi mums ir smuki ūdenim, ja? Jā, kur mums ir, jā, kur notecis aiziet. Smuki notecīts aiziet turien. Šitien ir paredzēts, ka liek iekšā degvielas kandi. 40 litri apmēram, jo vairāk nevajag, tikai tie maksimālais motors, jo 60 zirgi vairāk īsti nevajag, tad arī 40. Jā. Pilnīgi pietiek. No šitajā pusē mums ir priekšāķi. Jau nāk no komplektācijā, no ražotāja nāk jau tur masas slēdes, drošinātāji kasti, tādas lietas. Priekšāķis. Viss drošībai mums ir smuki šeit, jā, viss tā kā vajag. Baigi pašā stēle ir šitā konsola. Viņa ir alumīnija, priekšā ir rūdītais stikls, bet kas man patīk, ka viņa ir ļoti plata. Respektīvi, tu var ielikt 2 lielos ekrānus mierīgi iekšā. Vienu izmantot kā pano, mūsu jaunās tehnoloģijas, copi, un otru ekrānu kā karti tajā pašā laikā, kad tu bīdies ar elektromotoru kusties, lai tu redzi, kur tu atrodies. Bet vēl viena paša lieta ir tāda, kad šitā laiva ir tas ideālais Latvijas izmērs, ka tev ir mazā piekabe, tev ir īsā laiva, un tev viņa ielien tā kā lielāko daļu padomu laiku tajās garāžās. Un cik viņa maksā? Šitāda kāda viņa ir, šitādā komplektācijā 10 900 eiro. Bet viss jau šitā jau nobeigts 10 900. Pagaidā viņa ir pieejama. Kurš sola vairāk? 10 900, kurš sola vairāk? Pagaidā viņa ir pieejama, neviens vēl nav pieteicies. Un formiņas ir vienādas, jā? Jā, formas ir vienādas, jā. Tās var redzēt, mums ir... interesants ķīls, es neesmu tādu redzējis. Jā, tas ir dubultais ķīls. Risinājums tāds. Tas ir dubultais ķīls, viņš ir sametināts, tās labas plāksnes ir sametināts pa vidu un plus vēl pārmetināts šāds ķīls, tā kā galīgi aizsargā laivu. Labi. Cilpus, kā mēs pieliekam. Piekabs respo. Kāpēc respo? Nezinu, man respo bija nekāda problēma. Visiem vispār te ir respo, ja? Gač, Tom, visiem ir respo, ja? Nābagi ir visi lētākās piekļuvi. Respo vispār vecīt skaitās pa Brenteksu un pa tām bišķiņi skaitās. Tiki. Jā, pa Tiki un pa Brenteksu viņas skaitās galvas tiesiņi bišķiņi augstāks. Mēs var atgaisot stūrs sistēmu, un ķēpīgākais darbs bija man izgatījumi. Bet atgaisojāt? Jā. Nu viss. Labi, mērķi vārdā, viss kārtībā. Metrīgā tev iedos buči pa to. Stabili. Tu pa to ļāvi kur Gatim paspēlēties ar 3. Nevis lucīši, liekat, bet šī tādu pasūtiet Amerikā. Visi tāds nevar likt? Parā. Uzlēkus. Man ir viens cilindrs tikai, es nemaz tādu nevaru ielikt. Uz normāliem motoru. Nē. Es nemaz jaunajam motoram nezinu, kā ir. 2 tātad parāda. Uzliek šito virsū. Un tad obligāti šitos vajag. To maz zinu. Stabilizators. Hidrolikai kam ir. Lai stūra braucot pa mūsu ceļiem. Nestaigā un meklēt mūsu sistēmu. Tur uzklikšķina virsū. Labs. Paldies. Bet mēs filmējam pa citu laivu. Kā tev nav kauna? Ko jau liks šitādai laivai? Jāņķels 17 gabals pasūtīs no Amerikas. Varēs pie viņu pasūtīt? Ungārijā ražotās laivas nāks no Amerikas un vēl pie tam 17 gabalus. Klucīšu alternatīvi. To, ja? Bet tu varētu uzprintēt. Tas beigtos ātrāk nekā klucīts. Nu labi, bet nu skaisti te ir vispār. Šitien ten priekšā ir beņķis. Arī runduki, jā? Te ir arī runduki. Viņi ir aiziet uz šito pusē. Te viss iekšā, apakšā šitā vieta, viss ir pilna putām. Ja? Respektīvi. Droši tad viņi ir. Viņi ir ļoti droši salīdzinoši, jā. Ko es gribētu pastāstīt? Kāda ir uzbūši tajā laivai apakšā, kas ļoti daudz laivām vispār nav? Man ir tāds
maziņš modelītis uzmitināts. Un tā ideja ir tāda pati, kā šajās laivās apakšā. Kas? Kam šis ir? Tas vienkārši taisa vēl vienu laivu, modelēju vēl vienu laivu, un vienkārši izgāzēju maziņu modelīti, lai saprastu, kas ko kā. Jā. Nāk iekšā ribas, jā. Un šitajās divās laivās, ko mēs redzam, viņām visa grīda, tā grīda, ko staigāja šitā, jā. Un visa grīda, viņam ir viss rūtēns, viss pilns ar ribām. Bet tās tādas divas laivas, ko no Ungārijas, kas ir atrastas. Un viņas visas ir piepildītas pilns ar putām, un papildus viss, kas ir apkārt kastēm, tukšās vietas, tās arī visas ir pilns ar putām piepūstas. Tāpēc ļoti, ļoti labas laivas, drošas, un galvenais, ka apakšā ir pareizs stiprības ribas konstrukcija. Jo tas ļoti trūkst īstenībā. Mūsdienu laivām ir ļoti maz stiprības ribas ielas iekšā. Viņi, kā visi mēģina panākt tā kā mazāku svaru, lai būtu lielāks ātrums laivā. Pareizi? Jā. Bet sāk aizmirst par to, ka tu vajag izturību ar bez lietām laivā. Tā kā šitā mēs spēlējamies, jā. Šitā, jā, es biju domājis, ka tu no YouTube'ā ir tie video, ka tāda maz stūrīti sēž, bet šito varētu ar to ūdens metēju maziņu. Es smējos, zin kā, karpiniekiem iebarošanas kuģīts. Oi, šitais pustonu var ievest. Bet forši baigi, jā. Nu, ja grib darbu labi izdarīt, tad īstenībā, jā, ir jātrenējās un šādi te modelīši jātās. Nē, baigi forši arī zini, kas visāds idejas ienāk galā, ka tu kaut ko taisi šitādā veidā, pirms tu sāc reāli ražot, tā kā es, piemēram, sāku taisīt to lielo laivu, jā, žēl, ka es neizdarīju šitādu kaut kādu secinājumu, nepārbaudiju, tas būtu daudz ko savādāk uztaisījis, jā. To es tagad zinu, ka tā laiva ir pabeigta lielā praktiski, jā, tad es tagad zinu, ka es nākamais taisīt viņu pavisam savādāk. Ja es būtu no sākuma uztaisījis modeli, es daudz ko būtu jau pārdomājis. Jā. Un tikai tad ražot lielo laivu. Tā kā, jā, šitādā veidā taisot lietas var visu kaut ko izdomāt, savādāk. Lūk, viss pēc izmēriem, viss smuki der tā kā tam. To arī metinās tur iekšā, jā? Jā, pieķers, pastīsies tikai, jo pamatā un galvenais bija saprast, vai tās ribas pēc formas viss sanāk. Tas bija tā primārā lieta, kas bija jāsaprot. Baigi. Ok, būs jau labi. Nē, bet tad tur bija, jā, maziņš motoriņš un tāda, bet šī ir tieši tāda pati, bet bišķiņ garāk, jā. Šī ir tev testam. Jā, ar šitā laivu es nobraukšu visu šito sezonu, piedalīšos sacensībās, un sezonas beigās viņi varēs nopirkt salīdzinoši ļoti labu cenu. Tā kā, jā, ja kādam interesē. Nu, ja tā ir 10 900, tad ir šitā. Nu, labi, šitā būs jau nokomplektēta laiva. Ok, bez ekrāniem, viņi varēs nopirkt bez ekrāniem, bet motors paliks virsū un baigi sarežģīt visu ņemt nost. Labāk, kad nopērk pēc iespējas lielākā komplektācijā, jo tas arī tev lētāk sanāk nekā atsevišķi visu lasīt kopā. Nu, labi. Izvilkt elektrību, viss būs savilkts, kā baigi ērti. Bet tur arī tas no rūpnīcas jau ir amortizatori tur vai? Tie ir manas ražot. Šitos ražojies. Nervozējošā tērauda amortizācijas, tādas kronšteini, kas tev palīdz saglabāt muguru sliktos laikapstākļos. Saglabāt muguru. Viņiem, jā. Abiem diviem beņķiem? Jā, abiem diviem, jā. Šitais arī paliks, tas arī paliks laivā iekšā. Tas viss nāks komplektā nākamajam īpašniekam sezonas beigās. Bet tie krēsli, tie ir... Jā, tie ir šitai laivā, jā.
Tie jau iekšā bija jau? Jā. Logi? Kas ar tiem logiem? Kas tādi interesants risinājums? Rūdītis stikls. Es pieļauju domu, ka šitais būs tikai tieši šitai laivai, pirmajai. Pēc tam mēs skatīsimies analogu variants līmēt pirmkārt no iekšpuses stikls droši vien, un otrakārt būs savādāka stikla vispār. Nu, sakarīgs no tā, vai sanāks sarunāt ar piegādātāju. Bet zini, kā vēl ir vecīt? Citreiz. Ūdenī cits skats. Ūdenī cits skats. Vispār var būt, vispār šitā var uztrāpīt. No sākuma laiva ir jānokomplektē līdz galam. Jā, un tad tik varēs pateikt. Jā. Jo, ja te vispār ir vispār nav jau slikta ideja, un vispār melns motors un melnu to logrāmu būs forši. Pa bortu likšu virsū vēl to melno aizsargu gumiju tādu pat kā man iepriekšējā laivai. Tas ar daudz pat skatu iedos. To, ja Toms tur ir apsēdis speciāli, lai mēs neredzam to malu, ja? Bet iekšā šeit arī interesanti. Šeit ir bišķiņ no tapsējuma bišķiņ un atkal te tas, kā šito sauc, tas ir tas vinils. Ja? Tas Marideks. Marideks. Tas, ko es tev saku. Laivām līmē šito materiālu un paklāja, lai vienkārši nosaktu lietas, lai izbūtu smuki. Uzlīmē virsū un viss ir forši. Jā, un tu neredzi. Viss ļoti labi, skaisti. Nu, un tādiem, piemēram, vienkārši cilvēkiem arī neinteresē. Viņam vizuāli patīk un viss. Nu, čau. Bet mēs te redzam patiešām fleksi. Tas pat nav tā, ka tu cilvēkiem pateiksi, kā tu gribēji labāk, bet tu paņem ar fleksi un vienkārši sagriez gabalos un pats arī izlaboja, jā, uzreiz. Nē, tā sanāca vienkārši, zin kā, viņi ir paredzējuši bišķi savādāk. Tie cilvēki taisa laivas, bet viņi paši laivām nebrauc un paši nemakšķirē. Līdz ar to viņiem nav tā saprašana, ka, piemēram, kāda man tā pieredze bišķi savādāk ir. Un arī, šitai laivai arī bija paredzēts tā kā ieliekamā plasmasas bāga. Tas ir, starp citu, Latvijas čempions spinningošanā. 23. gadā, jā, tāpēc kaut kāda pieredze ir. Jā. Un sanāca tā, ka es teicu, ka man galīgi nedara plasmasas bāga, un cik tur 40 litrus ielikšu, vairāk es nevarēšu ielikt kā 40 litrus. Un tad es paņēmu uzmetināju savu bāku vienkārši. Un alumīniju ieliku iekšā. Un cik šitā ir liela? Šitā ir 80 litru. 82 kaut kādi. Un cik te šitais tev bija ikdienas copē? Tie 20 litri iet, vai ne? Šitādi jau būs arī. Pilnā ručkā 33 litrāt šitais motors. Pilnā ručkā brauc. Stundā. Jā. Bet tā, ikdienas copīte, 20 litri. Un tā pa visu dienu, ja? Atkal, cik daudz brauc? Jāņķel, es aizmirsu. Tev neeksistē cits rops kā full throttle, kas ir pilna gāze. Man nav problēma ar to ir problēma Gatim. Gats ar 5 minūtes pabraukt ekonomiski. Nē, bet pagaidi, es vecītās tik, cik tevi redzējis arī Daugavā, tikai pilnā jūs esat maukuši. Es nebraucu pilnā, nebija jau baigi lielā starpība. Man kruīzes ātrums bija 50 km/h, ideālais. Tā kā tāda zem 20 litriem, jā. Jā. Un pilnā ročkā braucot man bija 64. Nav baigā starpība. Es labāk braucu kruīzē. Jā, bet, un patēriņš ir uz pusi. Tur jau tā lieta. Bet, teiksim, tās laivām, kad tu teici, tur ātrumi vai kā, tās ir šeit arī to apakšu, kāda viņi ir kaut kāda tāda pati, ja? Šai laivai ķīles ir 13 grādi. Un tevā iepriekšējai? 10,5 viņai bija. Man iepriekšējā laiva sliktāk sita vilni. Šitā sitīs bišķi labāk. Bet tādā patās mēs to redzēsim uz ūdens. Ja? Respektīvi, es ceru, ka viņai ies tā, kā es paredzu, ka viņai ir jāiet kaut kāds 75 km/h apmēram. Baigi ātri. Jā, mēs skatīsimies, redzēsim. Jāpaspēlēs ar skrūmām. Un cik tā viņa svar šitādi? Viņa ir ļoti viegla. Viņai, svars ir 380 kg. 380 kg tikai. Un cik tavējā svars? Man baigs. Pagaid, 380, pagaid, tas ir korpus. Jā. Respektīvi bez motoriem, bez aķiem. Man bija korpus manai laivai 470, man liekas. Man jau 100 kg. Jā, pagaid. Jā. Un galvenais, ka viņa plata ir kaut kāda.
Jā, viņiem 2,5 centimetri. Jā, forši, te ir daudz vietu. Te izskatās patiešām daudz vietu. Un te ir tā, ka citreiz tur kāds var teikt, ka tādas mazāk, kad tā mazāk vieta, tad te ir visur arī izmantot viņu, teiksim tā. Te ir daudz vietu, tāpēc, ka daudz kas nav šajā laivā. Piemēram, tev nav krēsla rinda aizmugurē, kas aizņem daudz vietu. Tie jau ir kaut kāds 60 centimetri no vietas, jā. Un arī, piemēram, zivkasta šeit nav. Tad šī ir tāda, zivkasta arī nav. Šitā zivkasta nav. Bet, tas ir priekš maniem tīri priekš sacensībām, ne jau tur zivis ņemt. Tieši, šī būtu, tāpēc arī nav tā, krēsla, tā kā, pēdējā līnija, vēl cilvēkiem pasažieriem, jo šī arī ir tāpat kā man, tā ir sporta copes laiva. Tieši tā. Bet nav nekāda problēma pasūtīt ar krēsliem, ar zivskasti, jo tā nav problēma. No viņiem var arī tā pasūtīt. No viņiem es varu uztaisīt. Es varu visu uztaisīt. Bet, vecīt, man liekas, ka tas ir loks jau, bet kā, viņš jau kā stikls, viņš jau vispār neskrāpējās un vispār varētu būt baigā tēma. Un šitien mīkstais kaut kāds virsū, jā? Arī ēva virsū šitai, jā? Un pārējais vispār, jā, kuri varētu, tur ir notapsēts, viss ir alumīnijā, elektronika arī liks, Garmin virsū, viss, jā? Garmins ir viens tikai, pārējais viss būs Lorents. Man ir 3,12 ekrāni jāuzliek Lorents virsū vēl. Te arī būs mazā. Motors būs priekšā un divi plano komplekti. 2 rotatori elektriskie. Ak, jē. Bet, skaisti viss tad notiekās tev patiešām. Jāni, ko es varu pateikt? Te viss būs, te būs arī hidrolika, ja? Nē, hidrolika nevajag. 115 nav vajadzīgs. Nav hidrolika. Es ar iepriekšēju laivu braucu arī bez hidrolikas. Nav nekāda problēma. Es vispār ar vienu roku turēšu. Bet kur arī panelī ir arī ūdens drošs, tur viss, ja, tur tas, tu esi pats pārtaisījis, vai tāds jau viņš bija? Šito visu es uztaisīju. Tas pēc safe izskatās nedaudz. Te bija tikai... Tas ir tas, ko es tev saku, cilvēki taisa laivas, bet viņi neizmanto laivas, ja? Jā. Es, kad ieraudzīju, tas domāts, labāto, ja? Attais vārds, un tu esi... Ak, Dievs, bet tas, man liekas, arī ir maģi. Nē, maģiem ir bišķi mazāks, bet jā, es tā bišķi sasmējos, paņēmu fleksi un izgriezu lielāku, izgriezu detaļas, jā, un uztaisīju savu, jā. Skaisti viss, jā. Viss patiešām skaisti. Bišķīt savādāk. Un viss ir maliņi pāri, ka tur viss ir ūdens izturīgs. Tieši tā. Un tā lēnām tu izēj cauri visai laivai. Visai laivai, kur man bija bāka, tā bāka ir, viņa ir izvalkama ārā. Jā. Te bija siena pirms tām iekšā. Šitā jānolākas siena jau. Man te vēl jānolīmē ar paklāju būs pēc tam. Bet tā jau ir bāka. Un atskrojot šos visus skrūs, no visu bāku var izvilkt ārā. Respektīvi, tā bāka nav tā, ka viņa ir iestrādāta iekšā un viss. Ja kaut kas notiek, tu viņu var atskrojot un izvilkt ārā, kas ir baigais pluss. Jā. 80 litri paliela arī. Jā, pilnīgi pietiek, jā. Es teiktu tā, ka 115 sacensību režīmā, tā knapi pietiek kaut kādiem 60 litriem. Iepriekšējā laivā man bija 65 litri, tā arī bija tā čotka sacensību dienu izlaikt. Ak, jē. Un šeit arī, te bija arī visā garumā bija siena, tā kā nāk šitais profils, šeit bija siena uz lejas un visu izgriezu ārā. Tikai tāpēc, lai kājām būtu vieta, jo tās konsoles ir mazliet zemākas uztaisītas šajā laivā, pat cik man nepatīk sēdēt uz zemes, man tā sēdēt nepatīk, ka tuvu zemē es sēžu. Jā. Es vienkārši atbrīvoju vietu kājām, lai es varu normāli augstumā sēdēt, un ērtāk vienkārši. Es to laivu pielāgoju priekš sevis, jā. Viss stūra liela, tā ir ērta liela stūra, protams, maziņās šitos te tu. Tie kaut kādi, kur tu tie tevi Tohatsu ir oriģinālie tie dačiki. Pārējo, jā, tu noteikti sajūgs kopā motoru ar ekralotēm. Savienošu kopā, jā. Viss ļoti skaisti. Paldies
Paldies, Jāni, ka tu mums te apstāstoji, apskābekļoji, kas saka, un baigi forši. Un mēs novēlam tev visu sariktēt līdz sezonas sākumam. Vēl pāris nedēļas ir. Nākamās nedēļas laikā pabeigšu. Jau nedēļas laikā pabeigsi. Vecīt, paldies, ka mūs uzņēmi. Paldies vispār, ka atļāvi mums te pie tevis ierasties un šitās visas laivas aplūkot. Jūs ap divi žuļiki atvadaties, ja? No mūsu šīs te sērijas, kā mums te ir. Jā, visi sanākam kopā. Paldies šitiem te Rīgas. Mēs esam mazu reklāmu gribējām. No. Mums tagad ir iespēja iegādāties pie mums dāvanu karti, lai jūs varat saviem draugiem uzdāvināt gidēšanu. Ja negribat paši brot, uzdāvināt dzimšanas dienā samesties draugu kompānijā kopā. Tā kā ir akcija? Ir akcija, jā. Nu, jā. Pēc viena dāvanu karti 2 brauc topēt. Nu, kaut kā tā, šoreiz mēs beidzam ar reklāmu, jā. Kaut kā tā, līdz nākamai reizei ieliec laiku un dodam virsū. Čau. Čau.